jums var pastāstīt, un tā sanāca, kad iepriekšējā gadā, kad bija mūsu valsts 90. gaddiena, es biju piesaistīts pie dažu svētku svinēšanas programmām, konkrēti arī šīs militārās parādes, kas bija mūsu valstī. Viņas bija arī reģionās, un tur es biju komentētājs, un tad man drusciņi tomēr vajadzēja sākt interesēties par vēsturi. Un tā es sanācu, ka es šo to par vēsturi uzzināju par to periodu, kā tad dzīvo mūsu valsts. Domāju, kā tad viņi nosaukt. Un tad jau par pamatu negluži ņemt, bet idejas tika ņemt šis epos, kur cīņa bija starp labo slikto. Un tādā veidā arī šis ordenis iegūst šo vārdu Lašmežu. Tādu ordeni Latvijā saņēma gandrīz 2900 cilvēku. Uz doto brīdi neviens no šiem cilvēkiem vairs nav dzīvs. Mēs nespējam novērtēt tas, kas mums šeit Latvijā ir. Tas, ka mums ir miers, un tas ir tas, par ko mums vajadzētu vairāk priecāties, jo cilvēka nāve, kad jūs saskarsieties reāli, tas ir ļoti, ļoti traģiski un grūti. Un par laimi tas ir tiešām, ka mums tā ir. Lai viņi pretoties un nekas. Tajā laikā pat nebija 5000 karavīru. Nebija nekā, nebija ne apģērba, nebija ne patronu, nebija ne šauteņu. Bet cilvēki ticēja, ka šāda valsts kā Latvija var pastāvēt. Un mums ir bijuši tajā laikā ļoti dīvaina situācija. Tajā laikā 1919. gadā, tas jau kādu pusgadu pēc tam, kad mēs nodibinājām valsti, mums bija valstī 3 valdības. Mums bija Bolševiku valdība, Petrs Stučs. Tad mums bija Vācu valdība kopā ar latviešiem Andrievs Niedra un Kārlis Ulmans. Tā kā mums bija 3 valdības vienā laikā. Domāju, tas tad tāda putra te kaut kur bija vācieši ar krieviem, tur karoja vācieši ar igauņi pret igauņiem un latviešiem pie cēsīm. Mūsu valdība, starp citu, jūs zinājāt, kur mūsu valdība 19. gadā, maijā, jūnijā atradās? Nē. Rīgā? Nē, Liepājā, tas ir grūts jautājums. Bet vēl grūtāks viņi vispār dzīvoja uz kuģa. Mums Latvijas valdība vienu brīdi, 2 mēnešus, mūsu valsts būtībā dzīvoja uz vienu kuģa. Tas tā nav, ko es izvērtēju. Kāpēc? Kāpēc? Padomāsim, kāpēc? Kāpēc es ieliku tev svaros, kur bija pasaules čempionāts, varbūt 3. vieta, nauda, visu raksta avīzēs, un tad vienkārši NATO samēs. Man likās svarīgāks, bet kāpēc man likās svarīgāks? Kas tur varētu būt NATO samitā tāds, kas varētu man likt nebraukt uz pasaules čempionātu? Un Īslandē ir skaista zeme, kur no kurienes ir nākuši ļoti daudz pasaules čempionu spēku vīriem un tā. Tāpēc tās ir tās lietas, ticīt un izvērt. Un vienmēr saka, liekiet svaru kausos, ko jūs tā kā varbūt iegūstat vai ko jūs zaudējat, bet es domāju, ka šādā ziņā ļoti vienkārši jums ir. Jūs esat jauni, jums ir daudz vienkāršāk. Kad es augu tā saucamajā padomu laikā, mums nebija nemaz tik lielas tās izvēles iespējas. Jums tās izvēles ir milzīgas. Jūs varat arī to. Un tie skolotāji ir tie, kas, zinot, jūs paši ziniet, ka skolotājiem šīs algas nav tās lielākās. Un viņi dara šo darbu pēc savas labākās. Un tā ir tā lieta, ko mums vajadzētu varbūt atcerēties. Jā, kā pēdējā stunda. 10 stundas. Lai veicās! Lai veicās! Algu koronīzi. Lai veicās! Es nezinu. Jā.